Glābs. Mierīgs. Tikpat senas kā Latviju dainas ir arī pirts tradīcijas Latvijā. Pirmās rakstītās ziņas sniedz Livonijas kronika par Daugavas lībiešu pirti 12. gadsimtā, bet vispopulārākās pirtis bija 19. gadsimtā. Tā bija dūmpirtiņa, tāda maziņa, necila. Tagad mēs ejam laikam uz priekšu un izmantojam daudz vairāk. Toreiz vairāk gāja mazgāties. Tagad daudz vairāk slotas tiek lietotas un mēs mācamies, lai vairāk pielietotu visu to. Viss, kas ir dabā, ko dabā var savākt, salasīt, jo mēs pat visus augus neatpazīstam un mīdam kājām, bet īstenībā tās pašas necilās nātras, ceļamāla lapas un visi augi, katram ir savu funkciju dzīvē. Un arī medus dzintars, ko citi cilvēki pat jautā, kā jums nav žēl to dzintaru un medu ķermenī ziest, jo mēs viņu apmēram vienam cilvēkam vajag 100 gramu vienā pirts procedūrā medu. Lai atdzīvinātu pirts tradīcijas Zemgalē, pēc neliela pārtraukuma Jelgavas novadā jau otro reizi notiek pirtnieku festivāls, kur ik viens interesants var nevien iegūt zināšanas meistarklasēs, bet arī izbaudīt kādu no 8 pirtīm. Gribam parādīt, ka katrs latvietis var iet un grib iet pirtī, un kad vispirms ir jāsaprot, ko dara pirtī, un to šeit var ļoti labi apgūt. Ir lielā teltas pasākuma programma, kur notiek dažādi izglītojošas un izklaidējošas lekcijas un semināri un meistarklases, un ir klusā zona un ar pirti un spā, kur var katrs individuāli iepazīt pirtniekus un sajust to pirts garu sevī. Kā jau visi, kā latvieši kautrīgi, es tā domāju, atnākšu vienkārši paskatīšos, un tad Ināra, man darba kolēģe, viņa saka, nāc pamēģini. Tad es tā, kā saka, uz ātro iegāju, ļoti interesanti sajūta tā saule un tā koka, tā iesaku dabā. Šobrīd pirtnieku arods iekļauts arī profesiju klasifikatorā. Pat labāk gan Latvijā ir tikai kādi 10 šīs jomas profesionāļi, bet interese esot liela. Mūsu skolā šobrīd mācās ap 60 audzēkņiem, un tagad uz rudeni ir vismaz vēl kādi 30 pieteikušies apmācībām. Jo mēs esam zem izglītības ministrijas skola, mums ir akreditēta, un mēs galā beigās, kad beidzās mācības, izsniedz nokārto valsts eksāmenu, un tad ir divu līmeņu, 2. profesionālais līmenis un 3. profesionālais līmenis, tas ir pirts meistars. Kā saka, beidzot mums ir pirtnieka amats, jā, klasifikatorā, jā, un mums reāli, man ir, kā saka, sava komanda, pie mani strādā arī 2 pirtnieki un pirtniece, un oficiāli, kas ir liels retums Latvijā, jā, teiksim, bet, arī, teiksim, saņem algu, jā. Visbiežāk gan tas ir kā papildus ienākuma avots. Tomēr pirtnieki cer iekarot arī Eiropu, kur šīs tradīcijas ir gandrīz pilnībā izzudušas. Mēs esam mežoņi, jo mēs ejam mežā un griežam kokus un zarus. Viņi to nesaprota, tāpēc viņi pērk slotiņas no mums. Viņiem atkal patīk šis dabīgais aromāts, jo viņi izmanto pirtīs tikai ēteriskās eļļas. Ar šo viņi iepērkot no mums slotiņas, viņi dabū šos dabīgos aromātus pirtī iekšā. Un priekš viņiem tas ir wow! Pirmoreiz pirtnieku festivāls Glūdas pagastā notika 2014. gadā, kad to organizēja biedrība Uzmet gāru. Šogad festivāla vadības grožus savās rokās ņēma Jelgavas novads sadarbībā ar biedrībām Latvijas pirts un Radosme.